Jēzus teica, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Cik procentuāli šīs kopienas cilvēki, kas sakrāsojas un priecīgi cenšas aizvadīt savas dienas, patiesībā ir nospiesti, cīnās ar paškaitēšanas domām, ar depresiju un daudzām citām problēmām. Jūs, protams, varat vainot cilvēkus, kas neatbalsta jūsu dzīvesveidu. Jūs gribējāt parunāties, mēs varam parunāties? Ļoti daudzi Latvijā procentāli ir depresija, kas nav tieši kopienā. Aha, bet globāli tas tomēr tie statistikas uzrāda ļoti skaidri to, ka Daudziem ir depresija tiešām. jā, daudz cilvēku ir bez Dieva. Jā, daudz cilvēku ir bez Dieva, daudz cilvēku dzīvo grēkos. Bet šoreiz esmu šeit, lai uzrunātu jūs, un Jēzus arī jūs aicina atgriezties un nākt pie viņa. Un viņš jūs var atbrīvot. Viņš jums var dāvāt patiesu prieku. Cik es saprotu no Bībeles un tā, viņš tomēr mīl visus un ciena visus un iekļauj visus. Viņš neciena visus un viņš nemīl visus. Bībele saka, Dievs ikdienas dusmīgs ir uz ļaunajiem. Katrs, kas grēku dara, tas tiks tiesāts. Tā kā krustā mēs redzam, ka sastopās Dieva dusmas, Dieva taisnās dusmas un Dieva mīlestība. Jo no vienas puses viņš ir dusmīgs par katru, kas grēko. To mīlestības daļu. Jūs nevarat paņemt mīlestības daļu, jūs neatzīstat arī dusmu daļu. Jāņa 3:36 rakstīts. Katrs, kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas Dieva dēlam neklausa, tas mūžīgās dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņiem. Un lūk, šeit mēs redzam dusmību un mīlestību. Mēs nevaram paņemt mīlošu Dievu, ja mēs neatzīstam, ka viņš ir taisns, ka mēs neatzīstam, ka viņš ir svēts. Viņš ir dusmīgs, bet mēs ņemam mīlestības daļu. Jūs radat elku, jūs paņemat tikai daļu no tā, ko Bībele saka, un saka, tas ir Dievs, bet tas ir elks, tas nav patiesais Dievs. Mēs katrs varam izveidot Dievu pēc savas līdzības. Mans Dievs ir kvīrs, mans Dievs arī ir gejs. Mans Dievs ir sieviete, bet tas nav tas, kādu Dievs sevi ir atklājis. Mēs izveidojam elkus un tad pielūdzam tos. Tā vietā mums vajadzētu skatīties uz to, kā Dievs sevi ir atklājis savā vārdā. Un tad tas ir tas Dievs, kādam mums ir jātic un kam mums ir jāklausa. Nešaubos, ka arī jūsu vidū ir daudz cilvēku, kas sev skaita par dievbīgiem, kas tic Dievam. Bet šī pasaule ir pilna ar elkiem un elku dievībām. Tas, ka jūs apgalvojat, ka esat Dievam ticīgi, jau nepadara jūs par Dieva bērniem. Jēzus uz daudziem reliģiskiem cilvēkiem, uz daudziem grēciniekiem teica, jūs vēlna bērni, jūs gribat izpildīt savu tēva gribu. Dievs patiesi ir mīlestība un ir mūsu mīlējis, bet viņa mīlestība atklājas pie krusta, ka viņš uzņēma mūsu grēku un izcieta mūsu sodu un augšām celās 3. dienā dāvājot mūžīgo dzīvību. Bet viņš mūs atbrīvo ne tikai no soda, bet arī no paša grēka. Bībele aicina mūs, lai mēs topam svēti, kā arī viņš ir svēts.